Valsts ieņēmuma dienests ir iegādājies spiegošanas programmu no Izraēlas, lai identificētu nodokļu nemaksātājus. Vid iegādājās platformu, ko sauc Celebrite, un tās mērķis ir analizēt datus, kas iegūti no mobiliem telefoniem, datoriem, sociālajiem tīkliem un citām platformām. Šeit ir informācija Vid mājaslapā, ka šādu pirkumu viņi ir veikuši, un šeit savukārt informācija par to, ka viņi atrada kompāniju, kas to tehniski arī uzturēs, nodrošinās, un šajā konkursā uzvarēja Data Group SIA. Šeit ir arī raksts no Cursors LV, kur tas ir arī plašāk izstāstīts. Ielikšu visus šos linkus jums aprakstā. Kam tiek izmantota Celebrite platforma? Celebrite platformu izmanto tiesības sargājošās iestādes, piemēram, policija un robežsardze, lai veiktu digitālās izmeklēšanas. Tā ļauj iegūt datus no mobiliem telefoniem, datoriem un citām ierīcēm, pat apējot drošības mehānismus, piemēram, ekrāna bloķēšanu. Celebrite var piekļūt arī sociālo tīklu datiem, analizēt kriptovalūtu transakcijas un apkopot informāciju gan no ierīcēm, gan no tiešsaistes avotiem. Citās valstīs jau ir gadījumi, kur tieši šis rīks ir izmantots, lai izspiegotu aktīvistus, protestētājus vai pat žurnālistus. Pastāst par Celebrite skandālu Serbijā. Serbijā 2024. gada decembrī Amnesty International atklāja, ka varas iestādes izmantoja Celebrite rīkus, lai piekļūtu žurnālistu un aktīvistu telefoniem. Pēc tam šajos telefonos tika uzstādīta spiegprogrammatūra ar nosaukumu Novispy, kas ļāva attālināt piekļūt ierīcēm, iegūt sensitīvus datus un pat aktivizēt mikrofonus vai kameras. Šis atklājums izraisīja plašu rezonansi un bāžas par cilvēktiesību pārkāpumiem. Reaģējot uz šo situāciju, Celebrite nolēma pārtraukt savu produktu izmantošanu Serbijā, uzsverot nepieciešamību pēc stingrākas uzraudzības pār šādu tehnoloģiju izmantošanu.